Ar ko gan lielākajai daļai latviešu saistās Zviedrija? Ar naktsbraucienu un izklaidēm uz prāmi, Karaļpili, Vāsas kuģu muzeju, sarkanbrūnām mājiņām un abas mūziku. Tomēr Zviedrijā ir 29 nacionālie parki, kuru kopējā teritorija ir vairāk nekā 7300 kvadrātkilometru. Lielākie no tiem atrodas valsts ziemeļos, un pirmie 9 nacionālie parki tika atklāti jau 1909. gadā. Šoreiz mūsu mērķis atrodas Labzemē, tādēļ dodamies garākā ceļā, ap 1200 km, lai sasniegtu Sorvas hidroelektrostaciju, kas atrodas 120 km uz ziemeļiem no polārā loka. Labzeme ir geogrāfisks apgabals Skandināvijas ziemeļos, kas ietver arī daļu mūsdienu Somijas teritorijas. Zviedrijas daļā tā ilgu laiku bija klejojošo briežu audzētāju sāmu apdzīvot teritoriju, par kuru Zviedrijai nopietnākie interesi radās tikai viduslaiku beigās, kad upju un jūras krastos sāk veidoties ieceļotāju apmetnes un tiek atklāts reģiona derīgo izrakteņu bagātības. 16. gadsimta vidū mūsdienu Sarekas Nacionālā parka teritorijā atklāja sudraba rūdu, un ilgāku laiku te notiek tās ieguve, lai gan tā izrādās ekonomiski neizdevīga. Mūsdienās liela daļa no reģiona ekonomikas balstās uz meža saimniecību, kalnrūpniecību un elektroenerģētiku. Protams, arī turismu. Tieši šajā Zviedrijas daļā atrodas slavenais Kungslēden, jeb Karaļtaka, apmēram 440 km garš pārgājienu maršruts, kas vīs cauri neskartai dabai, no Bisko ziemeļos līdz Hemovanai dienvidos. Mūsu pārgājienu maršruts ietver 2 no 3 lielākajiem šī reģiona nacionālajiem parkiem – Stora Žofleta un Sareka. Lai nokļūtu līdz Sarekai vismaz vienu, parasti 2 dienas jāiet cauri Stora Žofleta nacionālajiem parkam no mūsu izvēlētā starta punkta pie Sorvas hidroelektrostacijas, kas izvietojas aptuveni 120 km uz ziemeļiem no polārā loka. Iepriekšējo gadu solo ceļojumos Sarekā esam jau apmeklējuši daļu no šī brīnišķīgā cilvēka maz skartā reģiona, bet ceļojums divatā sniedz citas iespējas gan kalnu, gan ledāju iepazīšanā. Tādēļ šogad esam iecerējuši 11 dienās noiet ap 180 km garu maršrutu, ietverot arī daļu no Sarekas centrālā masīva virsotņu traversi un apmeklējot Mika ledāju. Tā kā šeit vispār nav marķētu taku, orientēšanās notiek izmantojot karti un vajadzības gadījumā kompasu vai globālās pozicionēšanas sistēmas ierīci. Mobilie sakari lielākajā daļā abu nacionālo parku teritorijas arī nedarbojas, tādēļ ceļojot šeit vienmēr jāpaļaujas tikai uz pašu spēkiem. Uzsākot pārgājienu, automašīnu atstājam stāvlaukumā pie Sorvas hidroelektrostacijas, jo tā ir viena no vietām, kur iespējams šķērsot ūdenskrātuvi, neizmantojot laivu. 2 hesdambi kopgarumā pārsniedz 2 km, savukārt aiz tiem sātakas briežu šķirošanas aploki.
pirmos kilometrus aiz aplokiem iespējams veikt pa iestaigātu taku, kas ved uz dienvidiem dienvidrietumiem. Tā vīs cauri Bērzu mežam, kas brīžiem ir stipri pārpurots. Pēc pāris stundu gājiena atstājam taku un dodamies augstāk pa kalnu nogāzi, lai laicīgi sasniegtu plānoto nakšņošanas vietu. Labzeme jau no seniem laikiem ir piesaistījusi avantūristus un zinātniekus, no kuriem agrākais plaši pazīstamais pētnieks ir slavenais Karls Linnejs, mūsdienu taksonomijas tēvs, kurš 1732. gadā devās turp, lai ievāktu zooloģiskās un botāniskās kolekcijas. Veicot pētnieciskos darbus, viņš pieveica kopā vairāk kā 2000 km garu ceļu un iepazina nevienu dabu, bet arī vietējos iedzīvotājus, sāmus. Otro dienu iesākam izvēloties ceļu starp morēnas paugriem un vērojot pārsteidzoši bagātīgo tundras augu valsti, kā arī putnus. Šodien esam iecerējuši apmeklēt Gebniskāhu pie aizu, taču sākotnējo plānu jūtam ietekmē gana blīvā migla. Tādēļ laiks ceļā aiziet vairāk nekā plānots, bet beigās sasniedzam pārēju starp Skanta Jahka un Nirvat Jahka virsotnēm, no kurienes atsēdas skats uz aizu. Te arī paliekam nakšņot un tiekam atalgot ar fantastiskām ainavām, kur kalnu virsotnes gluži kā salas iznirst no mākoņu jūras un pusnakts saule tās apspīd.
Lai nonāktu Sarekā no mūsu nakšņošanas vietas, nepieciešams nokāpt zemāk, uz plato zem ledāja veidotās morēnas vaļņa un aiz tā šķērsojot vienu no daudzajām upītēm atrast ceļu vēl zemāk, uz Guhkesvagi ielai, jo tajā pa vienu no retajiem tiltiem iespējams šķērsot Guhkesvaka upi, kas atdala Stora Žofleta Nacionālo parku no Sarekas. Šajā ceļa posmā nāks pievērst papildus uzmanību ledāja veidotiem akmeņu kraumu laukiem, kas mīs ar piemirkušu mālainu zemi un strautiem, kā dažviet vēl saglabājušamies sniega laukiem. Kad beidzot esam Sarekā, izskatās, ka tuvojas iespaidīgs negaiss. Tumšs mākoņi aizsedz nesen vēl saulainos padebešus. Ceturtā diena mūs sagaida ar mākoņiem un vēju, tomēr bez lietus, un arī Vuļnes Jagas upes šķērsošana izraisa vairāk jautrību, nevis problēmas. Turpat satiktais noplukušais ziemeļbriedis gan atgādina tēlu no šausmu filmas, toties daudzie strautiņi, ūdenskritumi un košās puķis rada iespēju, ka esam pasaku valstībā. Turpinot ceļu uz dienvidrietumiem, ejam pa plašu ielai, kas atdala Sarekas un Ahpāras kalnu grēdas. Šeit netālu no Bērikjāvra ezera ik pa brīdim atrodam dzelžainu ūdeni pildīt strauti, kur gultni klāj sarkanīgi nogulumu un ielejas novietojums nodrošina krāšņu augu valsti. Pēcpusdienā apejam Sarekas grēdas ziemeļrietumu galu un esam Rahpajahka ielējā, kur pagriežamies uz ziemeļiem. Tieši no šīs ielejas turpinājuma dienvidos izveidojas slavenā Rapadālēnas ieleja, kur pamatot uzskata par skaistāko ziemeļa Eiropā. Nedaudz vēlāk esam pie Dagnerisjaga upes, kur no tās sākuma pie ledāja nonākot ielejas bortā veido skaistu ūdenskritumu, bet tās mutuļojošā strauma liek pavadīt ilgāku laiku meklējot piemērotu vietu šķērsošanai. Kad tāda atrast, iejaucas vietējā irbju populācija, pieprasot fotogrāfu uzmanību. Ievakarē nonākam līdz kārtējam ūdenskritumam un pie Mahta Jagas upes iekārtojam nometni. Šodien ieplānot kalnu dienu, sagatavojam inventāru un dodamies iepazīties ar Sarekas traversu, vairāku virsotņu virkni, kuru, kā raksta zviedru kāpēji, esot iespējams šķērsot mazāk kā diennakts laikā, iepazīstot vairākas no Zviedrijas augstākajām virsotnēm. Mēs sākam ar Tjagnarisu Algai, 1174 metrus augstu virsotni, kas paceļas virs Rahpajahka ielejas. Tā ir pieejama pavisam vienkārši, tikai knišļi un siltais laiks apgrūtina iešanu. Nākamā ir Tjagnaris kalnu dienvidu virsotne, no kuras vērojam, kā ziemeļbriežu bars ir iekārtojies lielā sniega laukā, lai patvērtos no uzmācīgajiem odiem. Pa ceļam uz Tjagnaris galveno virsotni pavērs iespaidīgi skatu uz apkārtējiem kalniem un ielajām. Šo 1643 metru augsto virsotni sasniedzam 20 pār 1 un aplūkojam tālāko ceļu, kur kā tumšs pirksti debesīs lienās Svartas Pecena virsotni, aizsadzot pārējo traversa daļu.
Pa salauzītu klintsbluķu klājienu nokāpjam nedaudz zemāk līdz beznosaukuma virsotnei, kas paceļas 1626 metru augstumā, un sākam kāpienu Svartes pecē. Šeit jāuzmanās no dažādu izmēru nobirām, kuras apgrūtina ceļu. Kā izrādās, arī šādos apstākļos mājot dzīvību. Vairākās vietās atrodam peļu alas. 16.20 esam Svartes pecen virsotnē, 1836 metru augstumā, un izlēmjam, ka ar to arī šai dienai pietiks. Maršruta pirmais posms ir izpētīts. Atpūšamies un atzīmējoties virsotnē izvietotajā ģeoslēpnī, kur pirms mums apmeklējuši mazāk kā 10 cilvēku, dodamies atpakaļ. Īsi pirms nonākšanas nometnē mūs sagaida pāris briežu. Piektās dienas rītu uzsākam ar mantu pārnešanu par Mahta Jagas jupi un ceļu līdz Mihkas Stuga, Sarekā vienīgajai atpūtas būdai, kur atrodas arī telefona aparāts saziņai ar ārpasauli avārijas gadījumos. Tā uzcelta pie vietas, kur Smalla Jahka upe veido skaistu ūdenskritumu. Tā šķērsošanai uzbūvēts tilts. Šeit uzkavējamies, lai pievienotu savu ierakstu apmeklētāju sarakstam. Lielākā daļa viesu ir no Skandināvijas valstīm, tomēr diezgan daudz arī tālu ceļu mērojušie. Ir gan angļi, gan vācieši, gan itāļi, pat no ASV ir vairāk cilvēku bijuši. No Baltijas valstīm pirms mums gan atzīmējušies tikai igauni. Fotopauzes dodamies tālāk, atpakaļ pāri upei un uz Mihka Jegna ledāja pusi. Iekārtojam nometni ērtā vietā, pēdam pusdienas, šodien laikapstākļi ļauj to darīt gluži kā turisma reklāmā, un ejam iepazīties tuvāk ar ledāju. Lai tiktu līdz ledājam, jāšķērso vairāk gala morēnas vaiņu, no kuriem labi pārskatām tā ielejas daļa, kur ledājs pēdējā gadsimta laikā ir atbrīvojies. Šeit glaciologi veic regulārs novērojumus, tādēļ vairākās vietās uz klintsbluķiem uzkrāsots speciāls marķējums. Pats ledājs ir salīdzinoši neliels, tikai 3,1 kvadrātkilometrs, taču to daļu Sarekas apceļotāji izmanto kā pieeju kalnu grēdas centrālajām virsotnēm. Mūsu mērķis šoreiz ir izpētīt šī ledāja īpatnības un, protams, fotografēt. Turpmākās dažas stundas paiet nemanot, un nometnē atgriežamies tikai pievakarē, kad tuvojas lietus. Nozīmīgākais no šī reģiona pētniekiem ir jāatzīmē Aksels Hambergs, kur vārdā ir nosaukta viena no partas masīva augstākajām virsotnēm. Kopš 1895. gada viņš ir veicis kopumā 14 ekspedīcijas Sarekā, veicot kvartārģeoloģiskos un glacioloģiskos pētījumus, kā arī kartogrāfijas darbus. Viņš arī bijis viens no iniciatoriem idejai par to, lai izveidotu Sarekas Nacionālo parku, kā arī sarakstījis pirmo parka apmeklētājiem domāto grāmatu. Pēc atpūtas dienas ar ūdens nodarbībām un lieliskām pusdienām dodamies uz ziemeļiem, jo mūsu mērķis ir sasniegt Nieka kalnu, kas ir tālākais Sarekas grēdas ziemeļu punkts. Laiks ir mākoņains un mitrs, toties vairāk redzam Sarekas dzīvā daba.
Ir gan dažādi putni, gan ziemeļbrieži, un šīs dienas interesantākā tikšanās ir pamatīga ruda lapsa, kas mūsu acu priekšā pārpeld upi, lai dotos laimīgu medībās. Ielas kreisajā bortā redzama īpatnēja tumša akmeņu konstrukcija. No attāluma varētu domāt, ka te ir kāda sena sāmu svētvieta. Iepretī Gavlebergeta kalnam šķērsojam Smallajahka upi vietā, kur tā sadalās vairākās straumēs, un kamēr žāvējam kājas un atpūšamies, varam vērot mazo gulbīšu deju kādas turistu grupas izpildījumā, kur krietni brīdi meklē vietu upes šķērsošanai, protams, izvēloties šaurāko, attiecīgi dziļāko un straujāko vietu. Tālāk redzam neprastu klinšu veidojumu dažādību vietā, kur kāda upīte te parādās, te pazūd pazemē, klintīm iegūstot visdīvainākās formas. Tuvojoties pievakarei sasniedzam Niekvāgju upi, kas dārdēdam Gāžas kanjonā, virs kura no ziemas saglabājušies vairāki sniega tilti. Tie gan uzticību nerais un nākas kāp dziļāk lielajā ielajā, lai atrastu pārkļūšanas vietu. Šajā ielas daļā ganās iespaidīgi ziemeļbriežu bari. Simtiem dzīvnieku barojas un redzot mūs tojamies, atkāpjas lielo barvežu uzraudzībā. Vakarā no telts redzams lielisks skats uz ielajām un Ahkas grēdu. Pat saule parādās, lai izgaismotu daļu apkārtnes. Apējot Nieka kalnu, dodamies uz austrumiem, vēl aizvien ļoti daudz ziemeļbriežu. No rīta Nieka virsotne tinas mākoņos, bet ap pusdienlaiku tā atsēdas visā krāšņumā. Tiesa līdz ar sauli parādās arī odu bari, savukārt ziemeļbrieži pazūd, acīm redzot devušies uz sniegu meklēt patvērumu. Mēs ejam tālāk, un pie sodas vartē pa auguru vērojam īpatnējā rūzganā krāsā iekrāsojušās klintis, kas liecina, ka kaut kur netālu būtu jābūt Zelsrūdas iegulām. Vēlāk nāk šķērsot platu, daudzās straumēs sadalīšos upi, kas plūst no sodas iegna ledāja. Ūdens augsts un odi neatlaidīgi seko. Ejam pārkārtējai upei. It kā straumi platums nav liels, bet ūdens nāk no ledāja. Tādēļ ļoti augsts un diezgan strauši šeit. Te izskatās, kā arī platākā daļa priekšā. Nu, arī krasts. Dagnī, varbūt vairāk pa labi, pa turieni. Man te bija dziļi pāri pa ceļiem. Ej, te! Tei! Jā!
Nu, beidzot sausumā. Tālāk ejam pāri Alep-Gassavarasi un Lulep-Gassavarasi pauguriem, kurus klāja ledāji nolīdzināts klintis un vietām haotiski akmeņu krāvumi. Pievakarē no otrā paugura jau redzam ezeri, pie kuriem plānojam šķērsot Sarekas un Stori Žoflet robežu, bet līdz tam vēl nāks pievarēt nevienu ielēju, kas pildīta ar klinsbluķu sagāzumiem. Tad augšpus ūdenskritumu pārbrienam ezerus savienojošo upīti un nonākam Stori Žoflet, kur Ķievra kalnu nogāzē iekārtojam nometni. Dienu pavadām teltī, jo lietus, kas sākās naktī, nepierimst visas dienas garumā, un esam izlēmuši gaidīt līdz vakaram. Polārās dienas apstākļos varam atļauties iet neatkarīgi no diennakts laika. Apēdam pārpilkušos pārtikas krājumus, atstājot rezervu gājienam līdz Sorvas hidroelektrostacijai, kas atrodas aptuveni 20 km attālumā. Un 10. vakarā, kad lietus pāriet apnicīgā smidzinātājā, novācam teltu un dodamies augšup pa Ķievra nogāzi, uz pārēju aptuveni kilometru augstumā starp divām šī kalna virsotnēm. Ārējā nonākam mākonī, kurā pavadam nākamās stundas, meklējot ceļu starp sniega laukiem, haotiski sagāztiem slideniem klinsbluķiem un ezeriņiem, un vietējo putnu balss šeit skan pavisam spokāji. Sekojot iepriekš ieplānotajam maršrutam, atrodam vēl vienu pārēju starp Ķjāroku un Alepas Kaleriehepa virsotnēm, pēc tam pagriežamies uz ziemeļaustrumiem, ezeru virknes virzienā. Klinsbluķi sliden un iešana bīstam, tādēļ kilometri nāk klāt ļoti lēnām, bet ap 5 no rīta esam pie Uskeļjavra ezera. Arī tālāk ledā ir atstājuši ļoti saposmotu reliefu, bet pēc dažām stundām nonākam pie mūsu pirmās nakšņošanas vietas. Atlikušie kilometri līdz automašīnai paiet šķietami ātrāk, neskatoties uz to, ka lietus rezultātā purvainais mežs pa ceļam uz Sorvas hidroelektrostaciju ir vēl neērtāks iešanai. Šeit arī varam vērot, kā 11 dienās ir iekrāsojušās lācenes, kuras turpceļā nemaz nebija pamanāmas. 10 no rīta esam atgriezušies izejas punktā un ceļojuma pārgājiena daļa ir noslēgusies.